Arkadi, cilvēki komentāros jautā, ar ko atšķirās uzgalis skrūvmašīnai PZ no PH? Bieži jauc, jā, jo tie krustiņi izskatās apmēram vizuāli vienādi, bet viņi atšķirās. Visvieglāk laikam parādīšu pašu skrūvi, jo, teiksim, PZ tur ir krusts un tādas svītriņas. Jā. Tas ir PZ uzgals. Tāpat uz tā paša uzgaļa ir tas svītriņas. Jā, tādas svītriņas iekšā. Jā. Un tā arī sanāk, vēl var arī pārbaudīt. Jo ieliekot skrūve, viņa ideāli vajadzētu turēties. Redziet, viņa nemaz nekrit ārā, tad tas ir pareizais izmērs. Jo skrūvēm arī ir dažādi vēl izmēri. PZ1, PZ2, PZ3. Jo lielāka skrūve, jo lielāks būs uzgalis. Tā, un PH viņam jau nav papildos ne svitriņu, neko, bet vienkārši krustiņš. Ņemsim PH2. Viņam pašam uzgalim arī nekādas tur ne svīti, nekā nav, vienkārši krustiņš, jā. Jā. Nu, saku, viss drošāk, kad nezināt, pārbaudīt var. Hop, ieliekāt, lūdzu. Rakstiet komentārā, kāds uzgalis jums interesē. Interesē jums, jā. Jā, Arkadijs parādīs. Ja interesē par torkiem, tad rādīsim torkus. Torknula vai ne torknula mani.